Jau vairāk kā pusgadu kādā Alūksnes kafejnīcā par pavāri strādā Gaida. Pēc smagas operācijas pārciešanas viņai ilgu laiku bija jāatrodas mājās. Bet šo darbu viņa atrada ar Nodarbinātības valsts aģentūras palīdzību. Mēs devāmies skatīties, kā viņai klājās. Savulaik Gaida mācījusies par bērndārza audzinātāju un var lepoties ar 16 gadu darba stāžu kā pedagogam. Tomēr šī nav pirmā vieta, kur viņa veic virtuves darbus. Man bija smaga operācija, ļoti smaga, un pēc tam gadu es biju slimības lapas, un īstenībā bija tā, ka es nevarēju nākt uz virtuvi strādāt, vienkārši tas darbs ļoti smags. Es aizgāju uz Nodarbinātības valsts aģentūru, pagāja kādi 3-4 mēneši un piedāvāja man šādu variantu. Protams, ne jau kurš katrs uzņēmējs tādu otrā grupas invalīdu ņemtu tādā darbā, pilnu slodzi, ar pilnu atdevi. Darba devējiem bija ergonomiski jāpielāgo darba vieta. Gaidai nav noteikti īsāka darba diena kā pārējiem, taču vienmēr ir iespēja paņemt nelielu pārtraukumu vai apsēsties, jo smagākais pavāra profesijā tomēr ir ilgās stundas, kas jāpavada kājās stāvot. Viņai vajadzēja, lai nodrošinātu darbu sēdus, līdz ar to viņai tika pielāgotas darba virsmas un darba galdi, kā arī tika iegādāts šis speciālais ergonomiskais krēsls, ar kuru viņa var strādāt gan sēdus pie galda, gan arī paceļot augšā pat pusstāvus pozīcijā, kā arī atpūtas istabā tika iegādāts dīvāns, kurā viņa var atgulties. Gaidai šeit uzticēta dārziņu apstrāde, salātu un saldo ēdienu gatavošana, bieži notiekot banketi. Tad darba esot daudz, bet visu var pagūt. Es domāju, ka dzīvē vajag mācīties ne tikai kā čakli strādāt, bieži vien, ka nākas arī kā sevi aizstāvēt un pateikt, ka es varu tik vien, cik varu un vairāk nevaru. Tas bieži vien ir diezgan grūti. Viņi ir pateicīgi par iespēju strādāt. Te jāsaka paldies gan darba devējiem, gan Nodarbinātības valsts aģentūrai. Mums Alūksnes, tagad jau arī Aples novadā, atsaucība, varētu teikt, ir apmierinoša. Mēs izvērtējam un esam ļoti pateicīgi tiem darba devējiem, kas arī saprot šo problēmu un nodarbina invalīdus, jo šāda veida nodarbinātība, protams, nav vienkārša. Mēs piedāvājam un uzaicinām šo darba devēju šeit pie mums filiālē, tikties ar šo bezdarbnieku, un tad mēs, vārdsakot, visi kopā vienojamies, vai viņš strādās, cik ilgu laiku strādās un kāds darbs viņam piemērots, vai atbilst tieši tam amatam, ko piedāvā darba devējs, un, protams, pēdējais vārds ir bezdarbniekam pašam. Mēs varam iegūt sev labu cilvēku, kuru mēs varam paši apmācīt savām vajadzībām atbilstoši. Tas ir stabils cilvēks uz 2 gadiem, teiksim tā, tas būs mūsu cilvēks, kas būs lojāls, jo viņš ir gan cilvēks saprot to, ka tas viņam plus, ka viņam tiek dota tāda iespēja, gan arī mums plus, protams, ka ir šis kvalificētais darba spēks. Bieži vien cilvēki ar invaliditāti, kas dzīvo tālu no rajona centriem, pat nezina par šīm iespējām. Iesaistoties subsidēto darba vietu programmā, ieguvējs ir arī darba devējs. Tiek piešķirts finansējums telpu labiekārtošanai, inventārs paliek uzņēmēja rīcībā arī pēc projekta beigām. Pie tam algu pilnā apmērā sedz subsīdijas, jānomaksā tikai nodokļi par darbinieku. Līgums tiek noslēgts uz 2 gadiem, bet kas notiek pēc tam? Ir 2 iespējas. Ja šis darbinieks ir ļoti labs, par ko es esmu pārliecinājusies, ka cilvēks ar īpašām vajadzībām spēj novērtēt to, ka viņam ir darbs, un viņš ir ļoti labs darbinieks savam darba devējam. Un ir vairāki pozitīvi piemēri, kad beidzoties šai subsidētai nodarbinātībai darba devējs patur šo cilvēku, jo viņš šajos 2 gados ir ieguldījis tik daudz tajā uzņēmumā vai iestādē vai zemnieku saimniecībā, kad patiešām tad ir jābūt galējai situācijai, galējam finansiālam kraham, lai šis darba devējs nepaturētu arī turpmāk šo cilvēku darbā. Būsim lojāli pret saviem cilvēkiem, savā, teiksim, mazpilsētās tas jo īpaši, un ir īstenībā ļoti liels prieks, ka mēs varam būt arī sociāli atbildīgi un palīdzēt šādiem cilvēkiem. Justies noderīgam, tas ir tik vienkārši un tomēr tik svarīgi. Gaida ir sirsnīga un sabiedriska, tas jūtams jau pirmajās sarunas minūtēs. Smagi pārdzīvojumi liek pārdomāt daudzas lietas, mainīt attieksmi pret dzīvi. Protams, kad toreiz, kad slimoju, ļoti liela nozīme ģimenei un ģimenes rūpēm. Tā jau saka, ka tas atveseļošanās process ir atkarīgs no tā psiholoģiskā stāvokļa.
Gaida vienmēr bijusi aktīva dzīvesveida piekritēja. Arī tagad katru rītu vēl pirms 7 brauc uz darbu ar velosipēdu. Brīvajā laikā apmeklē ārstnieciskās vingrošanas nodarbības, lasa grāmatas. Ja saka, ka jūties labi, tad labi arī jutīsies un būs gandarījums pašam par sevi. Kā apgalvo pati Gaida, cilvēkam taču ir kaut kas jādara savā labā.